parādīšu jums, kā atvērt dzirkstošā vīna pudeli tā, lai nenošļātu sevi, savus ciemiņus, lai neizšaut nevienam aci ārā. Jā, līdz. Protams, ka loģiski, ka noņemam visu šitos flakes nost. Vēl uz vienu netēmējam, uz griestiem var. Nu tā, pudeli jāpaņem aptuveni 30-40 grādu leņķī, tā lai šeit parādās šis burbulis, jo tajā brīdī ir vismazākais spiediens uz šo te korķi un vismazāk gāzi mēģinās izšauties ārā. Tad ļoti stingri turam šeit korķi un ar otru roku lēnām griežam pudeli, korķīts pats nāk ārā, bet slaikt turam spiedienu, tā lai viņš neizšļētās. Un tad, kad šeit var redzēt, dažām pudelēm nevar redzēt, bet tad, kad paliek tas korķīts maz iekšā, tad ar šo te roku lēnām spiežam uz vienu sānu, tā lai viņš pa vienu maliņu, lēnām, pats iznāk ārā. Un tad ir šāda nedaudz skaņa, un opā! Nekas nešķāsās, un var droši liet iekšā glāzītē un dzert, baudīt, un viss baigi forši. Garantēju, jums noteikti izdosies, pamēģiniet paši.